skatītāji, kas mums skatās tiešraidē. Sveiciens arī visiem, paldies, kas ieradušies klātienē. OptiBet telpu futbola virslīgas jaunā sezona jau pavisam tuvu. Šo sestdienu sāksim jauno virslīgas sezonu ar 3 spēlēm, bet vēl pirms dodamies uz runāšanu par virslīgu un aprunāšanos ar visiem kluba pārstāvjiem, kā arī dažiem vadītājiem, arī spēlētājs. Viens pie mums ir. Pieskarsimies mazliet Superkausam, kurš jau šovakar 9:15 šeit pat Rimī Olimpiskajā centrā norisināsies pēdējo reizi 2018. gadā. Šāds Superkaus norisinājās. Tā kā prieks, ka mums tagad ir tik 2 spēcīgas, labas telpu futbola komandas, ka gadījies pat arī pagājušajā sezonā tā, ka RFS futzāli izcīnījuši uzvaru Latvijas kausā, bet Rīga futzāla kluba Latvijas čempioni. Tad aprunāsimies mazliet par šo. Došu varbūt pirmo vārdu Oskaram Ikstenam, RFS futzāla, jau gribētos teikt, kluba vadības dalībniekam. Cik saprotu, Oskar pats vairs nepiedalīsies kā spēlētājs, bet varbūt var pakomentēt, kādas sajūtas pirms gaidāmā Superkausa. Jā, prieks redzēt visus šeit. Iesāksim šodien sezonu. Domāju, interesanta sezona ar leģionāru ienākšanu Latvijā. Es domāju, tas ir plus tikai. Redzēsim, cik tālu Rīga tiks arī Eirokausos. Runājot par sevi, jā, diemžēl sanāk tā, ka tomēr nespēlēšu vairs laikam virslīgā, ja, jo tie treniņi, kas tagad ir, viņi ir pārāk smagi man. Runājot par komandu, mēs atjaunajām plus mīnus sastāvu vairāk liekam uzsvaru uz jaunajiem, ir piesaistīti pāris leģionāri. Kopumā liksim akcentu uz vietējiem spēlētājiem, uz jaunajiem, tādēļ arī šodien mēģinās viņi parādīt, uz ko viņi ir spējīgi ar diezgan spēcīgu. Vai ir kaut kas, varbūt specifisks, kam gatavojaties spēlējot pret Rīga futzāla klubu? Zinām, patiešām skaļi uzvārdi ienākuši ir, gribētos teikt, laikam skaļākā pārēja Latvijas vismaz futbola aprindās. Futzāla leģenda Rikardiņo pievienojies klubām. Skaidrs, ka nebūs viegli, bet varbūt ir kaut kas, ko esat pamanījuši, uz ko var pastrādāt. Nē, speciāli šajā spēlē mēs negatavojāmies, jo no augusta sākuma mēs izējām pirmssezonas posmu. Komanda cītīgi gatavojas vairāk nevis sezonas startam, bet laikam jau vairāk vidum, jā, lai būtu jau, kad sāksies play-offs, tad optimālajās kondīcijās. Par Superkausu runājot, tas bija kaut kāds pēdējā mirklī tikai, ja mēs uzzinājām tādēļ atsevišķi gatavoties speciāli vienai komandai, tas ir muļķīgi. Jā, tādēļ kopumā cikls treniņu iet tāds, kāds viņš iet, to nostāda treneris, viņam ir slodzes, tagad ir diezgan liels slodzes, redzēsim, kā puiši būs gatavi. Vienīgais tas, ka mums, pēc izlases ir daudziem gan mikrotraumas, gan traumas, tādēļ, nebūsim pilnajā sastāvā, bet, mēģināsim dot cīņu. Jā, paldies. Paldies, liels Oskar. Mārtiņam arī prasīšu to pašu, iedošu savēju mikrofonu. Kāds ir sajūtas pirms gaidāmā Superkausa? Skaidrs arī, ka jums tad laikam tāds būtu mazliet pēdējā brīža ziņa par kaut ko tādu, bet tāpat sajūtas gan jau ir patīkamāks varbūt nekā kāds pārbaudas mačs. Labvakar visiem. Superkausu uztveram kā sagatavošanos svarīgākajiem spēlēm. Svarīgākās spēles mums ir priekšā oktobra beigās Čehijā, kur mērķis ir tikt pēc iespējas tālāk un spēlēt, tāpēc īpaši šai spēlē negatavojamies. Svarīgi ir iestrādāt tās kombinācijas, ko treneris vēlās izdarīt. Tāpēc šodien arī iespējams, ka būs daudz kļūdu, daudz kaut kādu jauninājumu, tad arī virknējumos, arī sākuma sastāvos, un tāpēc līdz ar to īpaši negatavojamies, bet šī spēle mums noder kā ļoti labs sparings tālāk, lai, jo, diemžēl, tas Latvijas telpu futbola līmenis nav tik augsts, un lai, teiksim, dabūtu ļoti augstu šo te pretinieku līmenī, lai varētu spēlēt un gatavoties UEFA Čempionu līgai. Arī jau uz Čempionu līgas spēlēm gandrīz mēnesis jau būs apritējis, kopš tās notiks Salaspils sporta namā. Arī likās, varbūt dažiem bija jautājumi, ka 5 jauni leģionāri uzreiz kā komanda iespēlēsies, bet pēc spēlēm jau likās, arī intervijā jūsu spēlētāji atzina, ka visi jau ir sadzīvojušies, ka viss ir ļoti labi. Tagad vēl mēnesis ir pagājis, ko varbūt var pateikt par mikroklimatu komandā?
Mēnesis ir pagājis, bet es saku, svarīgākās spēles ir priekšā. Ja, šobrīd komanda gatavojās, ja, ļoti daudz spēlētāju ir komandā. Ja, tātad kopā jebkuram turnīram gatavojas 22 spēlētāji, 6 vārdsargi, ja, tātad kopā 28 cilvēki. Ja, nav viegli ne treneriem, ne spēlētājiem, ja, un jebkurā spēlē, kurš var tikt izsaukts. Ja, tāpēc ejam uz to mērķi, ko mēs esam nosprauduši un gatavojamies. Jā, paldies tev liels, Mārtiņ. Pacietīgi gaidām vēl vienu viesi mūsu šodienas sarunai. Parunāties vēl par Superkausu. Pašlaik gan viņš vēl nav ieradies, cik skatos, bet varbūt tādēļ varam jau mazliet paiet uz priekšu. Paprasīsim varbūt RFS futzālu, tad vēl saistībā ar Superkausu. Komanda saistībā ar Superkausu, bet paprasīšu par virslīgu. Kāda ir tad, skaidrs galvenais mērķis noteikti ir titulu izcīnīšana. Sīvākais pretinieks būs jums Rīga Futzāla Club, bet varbūt ir kaut kāds vēl nianses, ko turat prātā, ejot jaunajā virslīgā. Vairāk mēs liekam mērķi attīstīt mūsu vietējos spēlētājus, ja, un lai arī viņi attīstās kopā ar šiem leģionāriem, kurus mēs jau esam paņēmuši. Starpsezonā redzēsim, kas vidū būs, kā tur tālāk būs, vai piesaistīsim vai nepiesaistīsim vēl. Bet lielākais mērķis ir attīstīt vietējos jaunos spēlētājus, lai viņiem izlasē un tas izlases līmenis celtoties tikai mums. Protams, viens mērķis mums ir uzvarēt čempionātu. Protams, gribētos arī šodien Superkausu, jo kā nekā tā ir trofeja, jā, sezonas sākumā. Bet mērķis ir viens, jā, uzvarēt laikam Latvijas čempionātā. Pašlaik arī, jā, kā jau teicu, 2 leģionāri jums, viens no tiem vārdsargs, viens spēlētājs, vai ir plānā vēl kādu piesaistīt turpinoties sezonai? Pagaidām ir grūti pateikt. Redzēsim, kā sezona ies, kā spēlēs mūsu gan jaunie, gan visi vietējie spēlētāji, cik viņi būs iespēlēti, kā ar traumām būs. Grūti prognozēt. Pagaidām nav nekāda plāna, pagaidām tas sastāvs, kas ir, tas gatavojas visai sezonai. Vēl gribēju pajautāt, mājas spēles paliek, ja jums Rimija Olimpiskajā centrā tālfutbols paliek šeit, Rimija Olimpiskajā centrā, ja? Ne visas spēles, bet tā vairāk ir problēma nevis mūsu. Mēs jau gribam to zāli dabūt, bet tā situācija ir tāda, kāda ir. Ja, un es domāju, ka federācijai būtu jāstrādā ar to. Ja prioritātē liek vienmēr basketbolu, tad ir grūti tās organizēt spēles. Praktiski visas spēles mēs spēlēsim te un mēģināsim uztaisīt svētkus, tā kā bija pagājušajā gadā. Gan ar mazajiem ejot ārā un fanus piesaistīt un tā tālāk, bet ir ierobežots tas laiks Olimpiskajā, un ja viņš ir, tad mēs arī spēlēsim. Ja viņa nav, diemžēl, tad mums būs jāizvēlās atkal 49. vidusskola. Vēl pēdējais par virslīgu, varbūt bez Rīga FC, kura varbūt vēl ir komanda, kura varbūt ne sagādā liels bailes, bet skaidrs, ka ir sīvāks pretinieks. Grūti pateikt. Es domāju, ka visām pārējām komandām tas līmenis būs plus mīnus vienāds, jo pēc transfera loga beigām jūs redzēsiet, ka tie spēlētāji no komandas uz komandu klejo, un plus mīnus būs līdzīgs. Es domāju, grūti pateikt, kas būs futbola parks Raba komandai, ja, jo viņi ir jauni, gan jau, ka spēlēs ar jauniem pušiem, varbūt viņiem būs grūtāk, bet pārējie, es domāju, plus mīnus cīnīsies par to 3. vietu vispārējiem. Varbūt arī par 1. vietu, nezinu. Labi, paldies, Oskar. Mārtiņam arī paprasīšu. Jums tagad 5 leģionāri, skaidrs uzsvars ir uz oktobra beigām Čempionu līgu, bet varbūt ir plānā vēl kādu piesaistīt vai kādu no vietējiem spēlētājiem, kādu varbūt skatāties? Es jau tikko teicu, ka mums ir ļoti daudz jauniešu, un mēs šobrīd, šī sezona ir tāda, kurā mēs piesaistam pie tiem esošiem leģionāriem jauniešu līmenis, jā, tā tad arī treniņiem un ar visu pārējo, jā, tā tad nav noslēpums, komanda trenējas 2 reizes dienā, jā, tā tad ejam uz profesionālo sportu jau, jā, un mēģinam attīstīt jauniešu, tāpēc neplānojam nevienu leģionāru vairāk piesaistīt. Jā, virslīgās centīsimies spēlēt ar vietējiem spēlētājiem, mazāk izmantot leģionārus. Jā, tā tad, es saku, viss atkarīgs no tā mērķa, UEFA, cik mēs tālu ejam, jā, un cik mēs varam kādu rezultātu sasniegt tur, jā, jo tas šobrīd ir primārais, jā, tas ir principā arī Latvijas tēls, un lai mēs varam pēc iespējas augstāk to sasniegt.
Labi, paldies liels, Mārtiņi. Laikam tad, jā, varam arī sagaidīt mūsu viesi. Uzdosim pāris jautājumus arī. Here you go, come here, Ricardinho. Nu, noteikti telefutbolu spēlējošā leģenda. Prieks, ka arī pašlaik Latvijā ir iespēja viņam mūsu spēlēt. Redzēsim, kā virslīgā veiksies arī varbūt dažām virslīgas komandām. Vietējiem klubiem izdosies uzspēlēt pret Ricardinho. Just two maybe questions for you. I know you're in a rush going to the game, but it's been now a bit longer than since the Champions League game. It's been almost a month since. So how have you been here in Latvia? How have you adapted? How are you with the team? Hello everyone. First of all, I'm sorry for the late. I think the team are ready for this type of matches. Of course, it's a trophy, so everybody want to win. I know RFS, they are super motivated too, like us. But I believe in this team, I believe in this project, so I hope our condition now, it's 100%, I think, so even for me, personally. So I will do my best for try to bring this trophy for the club. So yeah, you have played with the Riga Futsal Club official only 3 matches during Champions League. I know you had some friendly games also, but right now this will be your first game against Latvian team in an official match. How are you feeling? What do you know about your opponent? So I know they play very good. I saw some matches when they play here in tournament against Poland team and Czechia. They have quality players, good coach. For sure, they will, like I told you before, they will ambition to win this trophy too. But I think we are ready. It's our first challenge, and it's a good match for we prepare the Champions League too, because we are in the next round. So today we will do our best. We will be competitive against a good team. And in the end, I hope we can bring this trophy for our club. And maybe some words about our league. Maybe you have seen some videos, some highlights of some games. Of course, we have 2 really great teams, but I think other teams are also great at futsal. Maybe you have some thoughts. Maybe you have seen something somewhere. No, actually, I spoke with some friends. They play here before, like Arnaldo, Jardels, and Maria. Even with coach Orlando Duarte, all these people, they spoke very good about Latvian league. Of course, we need to improve a lot of things, but it's part of the improvement. So give me some more months for I see all teams, and after that I can speak a little bit more. From now, I only know Riga FC and RFS, they are the most competitive teams. But like I told you, we need to respect everybody, help to improve more, because Latvian players, they have a lot of quality, so we need to improve that. Okay, and just lastly, I think you mentioned first when you came here that you're feeling 100%. Is that true? And when we see you on field, we can expect the best from you right now? I told you we are 100%, because this is the collective match. So, you know, in this sport, you don't win alone. Even if I'm 100%, we need to respect the opponent. We need to keep working, because even when I won Champions League and I won 6-time best player, I lose a lot of matches. So it's not depend of one player. So we need to be respectful. We need to work competitive and try to be more stronger on the field. So for me now, I think I'm like 70%. I finished 1 league in Indonesia, very hard. Changed the almost whole world for come here. Don't have holidays, only 1 week, right, President? But for sure, our team be ready for this match. And good luck for everybody. Okay, thank you, Ricardinho. You can go, start warming up. Yep, thanks, thank you, thanks. Jā, tas bija Ricardinho. Nu, patiešām futzāla leģenda, mūsu pašu laukumos spēlēs, tā kā jebkurš telpu futbola fans aicināts apmeklēt visas šīs sezonas spēles 2023. 2024. gada. Virslīgas sezona, kā jau teicu, sāksies šo sestdienu ar 3 spēlēm, arī Salaspils derbijs mums jau būs.
bet jau otrajā kārtā uzreiz jau Rīgas derbijas, atkal RFS ar Rīga Futsal klubu tiksies savā starpā. Bet tas, jā, kā teicu, vēl tikai 2 nedēļas uz priekšu. Nu, tagad dosim vārdu mūsu klubu pārstāvjiem, varbūt sākšu no tālākā gala. FK Nīcas vadītājs Ingars Kalējs ieradies. Sveiks, Ingar, apsveicu ar pagājušās sezonas sasniegumu. Nu, gribēju pajautāt, kādi tad mērķi šogad. Pagājušajā gadā 4. vieta, patiešām smags zaudējums cīņā par bronzu. Nu, skaidrs, laikam mērķis nevar būt vairs zemāks par 4. vietu. Kā tad ejat uz šo jauno sezonu? Nu, principā, labvakar visiem. Jā, pagājušajā gadā, ja man sezonas sākumā teica, ka mēs cīnīsimies par medaļām un līdz pēdējai spēlēji pat soda sitieniem, tad droši vien es neticēju tam visam, bet tas viss jau ir vēsture. Principā mērķis komandā ir tas pats. Palielam cīnīties, tikt 4. Sastāvs nav īpaši būtiski mainījies, ir nākuši 2 puiši klāt. Arī cenšamies piesaistīt tos puišus, kas ir mūsu tuvākajā apkārtnē. Tā kā uzsvars ir arī uz jaunatni. Skatīsim, kā mums izdosies arī iesaistīt Nīcas puišus. Kā vienmēr esam centušies Nīcā uztaisīt futbola svētkus, tālu futbola svētkus, un šogad nekas būtiski nemainīsies. Centīsimies, lai ne tikai mazā Nīcas miestā, bet arī tai komandai, kas atbrauc viesos, ir arī tā svētka sajūta, tā kā baudīsim svētkus futbolā. Laukumā būsim nepiekāpīgi, bet ārpus laukuma būsim lieli draugi. Jā, es arī pēc bronzas sērijas pēdējās spēles Raivim Svilim jautāja, kas tas ir par fenomenu. Viņš teica, Nīca ir vienkārši fantastisks miestiņš. Nu, es arī tev gribu paprasīt, nu, kā jums ir radušās tik labas tās telefutbola saknes, ka patiešām tik spēcīgu labu komandu izdodas noturēt un ar tādu tik tālu liekas pat doties? Nu, zini, grūti jau tā pateikt, kur ir tā lielā sāls, bet tas ir tas, kad tu no sirds dari savu lietu. Tev ir labs treneris, tev ir labs kolektīvs un visas tās lietas saliekot kopā, tev ir laba infrastruktūra. Es atceros pirmās reizes, kad atbrauc Rīgas komandas uz mūsu jauno halli, tad arī brīnījās. Nu, tās ir tās iespējas, tās ir tās piespēlētās iespējas mums, un mēs viņus arī pilnā apmērā izmantojam. Ja man pirms 10 gadiem, kad es klubu dibināju, teikt, kad mēs 3. gadu jau 10 gadēji spēlēsim virslīgā un arī esam pacīnījušies par 3. vietu, tad neviens neticētu, un es pats arī ne. Tā kā, nu, tas ir tāds savu veidu fenomens, kur mazs miestiņš pārējās visas komandas nāk no pilsētām. Diemžēl Liepājā telefutbolam īsti nav tur tādas atsaucības lielas. Mēs tur blakus esam un savu nišu aizpildam un esam pazīstami visā Latvijā. Vēl pēdējais varbūt bija kaut kādas grūtības sākoties šai sezonai, varbūt grūtības ar finansējumu atrašanu vai sastāvu nokomplektēšanu, vai viss pagaidām ir gludi ritējis? Jā, viss ir gludi. Bet, ja tā nopietni, tad principā ir, kā es saku, mēs esam dzejnieki, taisam no nekā, naudas mums neko daudz nav. Esam atjautīgi un cenšamies tās lietas darīt savādāk. Nevienmēr visu var nopirkt par naudu, bet ir lietas, ko var izdarīt arī savādāk. Tā kā mums ir uzsvars uz šīm lietām, kas ir apkārt. Būtiski ir tas, ka lai puiši šeit justos, komandā un apkārt justos kā savējie, kā viena liela ģimene, kā mēs sakam klubā. Tā kā tās ir tās būtiskās lietas, kas mūs arī satur, manuprāt, kopā. Labi, paldies tev, liels Ingar. Veiksim jaunajā sezonā. Dosimies tālāk. Kristaps Slaidiņš, futbola klubs Raba, Slīpsvītra, FPA. Nu, tad varbūt arī pastāstīt, labvakar visiem. Kā šī sadarbība ir izveidojusies. Jā, labvakar visiem vēlreiz. FPA ir Futbola Parks Academy. Tā kā tā sadarbība ir izveidojusies sekojoši, kad futbola klubs Raba šobrīd ir faktiski kā virslīgas komanda ar vietu. Un ceram, ka būs arī kāds finansiāls atbalsts no viņa puses. Bet kopumā spēlētāji, treneru korpus un organizēšana, tas pagaidām ir no mūsu puses, no Futbola Parks Academy. Ja runājam par sezonas mērķiem un spēlētājiem, tad lielākā daļa būs jaunieši.
un liela daļa būs puiši, kuri ir spēlējuši 2., 3. līgās un nav vēl nekad sastapušies varbūt ar tādu kā profesionālu vai pusprofesionālu telpu futbola sacensību organizēšanu, treniņiem un tā tālāk. Un galvenais mērķis šobrīd mums ir vēl pāris dienu laikā aprast ar to, kas ir telpu futbols un kāda ir šī telpu futbola tehnika, kāda ir telpu futbola specifika. Varbūt par konkrētiem rezultātiem un mērķiem mēs varēsim runāt pēc uz otro apli, jo šobrīd notiek liela gatavošanās un pierašana vispār pie šīs situācijas. Tātad kā futbola klubs Raba ir tikai jūsu nosaukumā? Uz šo brīdi futbola parks Raba ir vieta, viņiem ir izcīnīta vieta virslīgā, un mēs ceram, ka būs veiksmīga sadarbība ar viņiem un gan finansiāli, un tad jau viss būs, domāju, kārtībā. Tad man jāpajautā, kāpēc vēlaties spēlēt virslīgā telpu futbolu? Jo skaidrs teica, ar daudz jauniem zēniem, kuriem varbūt nav bijusi pirms tam saskarsme ar telpu futbolu, kas varbūt ir tas dzinulis, kādēļ rauties iekšā šajā sporta veidā? Jā, bija ļoti liela viela pārdomām, pirmkārt, un bijām jau sākuši treniņu procesu, un dzinulis ir tie puiši, kas bija atnākuši uz treniņu, viņi sevi parādīja tiešām no labākās puses, un viņiem visiem vēlmi ir censties atnākt, pamēģināt, un plus mums pašiem ir ļoti talantīgi 2007. 6. gada jaunieši, kuriem arī ir vēlme saprast, kas ir telpu futbols, un domājam, ka mēs, pateicoties šiem puišiem, mēs arī esam šeit. Varbūt var pastāstīt vairāk par gatavošanos sezonai, kur trenējaties, vai kurš jums ir treneris, kāds varbūt ir komandas līmenis, varbūt tā no malas pasakot. Jā, pirmkārt gribu pateikt paldies arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai par telpām, kuras mums ir piešķīruši, bet kā jau mēs visi esam te savā starpā runājuši, tad tie treniņu laiki ir ļoti, ļoti vēl vakaros. Un, teiksim, tā nakts treniņu, un tas visus skar, diemžēl. Jā, bet tā kā paldies par to, ja runājam par komandu, mēs paši nezinām, uz ko mēs esam spējīgi. Mums mērķi būs, tāpēc es saku, mēs gatavojamies. Šogad mūsu mērķis ir izturēt, aprast ar situāciju un saprast pašiem, jā, kurā līmenī mēs šobrīd esam. Un mājas spēles, kur aizvadīsiet? Mājas spēles aizvadīsim 49. vidusskolā. Jāsaka, ir paldies arī Oskaram un pārējiem, kuri mums dod padomus, palīdz, saprot mūsu esošo situāciju, lai mums būtu vieglāk šī virslīgas, pirmie soļi virslīgā. Labi, paldies liels. Novēlēšu jums arī veiksmīgu jauno sezonu, lai viss izdodās. Noteikti gaidīsim pirmās spēles, redzēt, ar ko tad pārējiem jācīkstās. Bet tālāk dosimies futbola klubs Madona. Oskars Saliņš pie mums, komandas kapteinis. Oskar, varbūt arī pastāstīt, kādi ir tad mērķi jaunajai sezonai. Skaidrs, ka iepriekšējos gadus pašlaik esat bijuši tādi, ka it kā liekas, tur madonieši kapājās un dod virsū, bet ir gatavi iekost jebkurai lielai komandai. Kā varbūt šogad mēģināsiet to pašu atkārtot? Diezgan pareizi jau pateicu priekšā, ka mūsu mērķi ir iekost kādai lielai komandai. Varbūt ne līdz gala rezultātam, bet vinnēt puslaiku, vinnēt kaut kādas cīņas. Tā kā mēs esam pietiekami jauna komanda ar jauniem spēlētājiem un arī mēs mācāmies tā kā visi pārējie. Nezinu, mērķis līdzīgi kā pagājušajā gadā. Noteikti nepalikt pēdējiem, mēģināt cīnīties pa trīnieku. Zinām, ka tās pirmās 2 vietas ir neizsniedzamas, bet pagājušajā gadā redzējām, ka ar tām komandām, kas cīnījās par 3. vietu, mēs pietiekami labi nospēlējām. Un tas nozīmē, ka arī šogad es domāju, ka mēs varam cīnīties un parādīt to labāko futbolu no sevi. Jā, pieminēju jau nepalikt pēdējiem. Atceros pagājušās sezonas regulārā čempionāta pašas beigas. Tur es kā kengurūs uzlēc 8. vietā, tad atkal Madona pārņemt 8. vietu. Kā varbūt izdevās pagājušās gadas sezonas beigās noturēt to disciplīnu, izcīnīt tās svarīgās uzvaras pašās sezonas beigās, un kā varbūt to arī turpināt šajā sezonā?
Pagājušajā sezonā beigās varbūt mums paveicās, tas kalendārs bija tāds, ka tās komandas bija iekritušas tās, ar kurām mēs tiešām varam cīnīties. Jā, īstenībā bija tā, ka tas sezonas sākums nebija tas labākais, ka mēs atdevām vairākas spēles, kurās mēs dominējām, kuras mums vajadzēja vinnēt. Tur varbūt arī izveidojās tas, ka mēs dabujām lēkāt pa tām vietām. Īstenībā mēs bijām, es pieļauju, un es uzskatu, ka mēs varējām būt jau visu sezonu bišķīt augstāk, kā mēs tur sezonas sākumā bijām. Vēl par sastāvu varbūt komentārs kaut kas ir mainījies, kādi svarīgi spēlētāji nav atstājuši klubu, viss paliek, kādi piesaistīti jauni? Nē, nekāda būtiska izmaiņa nav. Principā viss tā komandas kodols ir tieši tas pats. Jā, nekāda tāda būtiska izmaiņa nav. Protams, mēģinām pieaicināt pāris jaunos spēlētājus, kas mums apkārt reģionā spēlē. Tā arī būs, kad spēlēsim ar vietējiem spēlētājiem, kas ir Madonas rajona futbolisti. Un ir mums pāris cilvēki, kas braukā nedaudz tālāk arī. Tā, bet kodols tas pats, jā. Labi, skaidrs, paldies, Oskar. Veiksmi arī jums jaunajā sezonā. Tālāk uz Kuldīgu. FC Nikeres vadītājs Zigmunds Dvarons, sveiks. Varbūt arī var iedot pirmo komentāru, kā notiek gatavošanās jaunajai sezonai, un varbūt ir kāds specifisks tāds nosprausts mērķis. Jā, labvakar visiem. Sezonai jau sākām gatavoties. Augusta sākumā trenējamies, ir pāris spēlētāji ir aizgājuši no komandas, pāris jauni ir pienākuši klāt. Es domāju, par uzvārdiem jau sekosiet līdz sezonu, kas sāksies, tad pamanīsiet. Par mērķiem vairāk tiek domāts tieši par komandas, stabilas komandas izveidi. Par rezultātiem varbūt varēs vairāk domāt tad, kad būs jau tāda stabila komanda izveidojusies. Un tad jau domāsim par rezultātu. Protams, gribētos pacīnīties par pirmo vietu, bet pagaidām reālāk būsim pacīnīties par 3., 4. Jau būs 3. gads, kopš TFK Reizeknes treneris, visiem arī tālfutbola aprindās zināmais Vitālijs Voskāns pārcēlies uz Kuldīgu un trenē vietoju FC Nikeres komandu, kā ir izveidojusies sadarbība ar treneri, un vai viņam arī šāds redzējums der, zinot, cik laba Reizeknes komanda bija savā laikā virslīgā, vai viņam arī der šis variants, ka pašlaik strādājam uz rezultātu spēlēs un pēc tam domāsim tālāk? Jā, protams, tas arī ir tas mūsu lielais balsts un lielais iegūms, kad mums ir šāds speciālists Kuldīgā, kurš ir uz mieru strādāt un pagaidām veiksmīgi ir atrast sadarbību un principā kopsolī arī dodamies komandas izveidē un vēl šo sezonu noteikti būsim un es ceru, ka būsim vēl vairākas sezonas līdz UEFA Champions Līgai būsim kopā. Varbūt var pakomentēt, ka sezonas gatavošanās procesā ir kaut kas nav tik labi izdevies, kādas varbūt sastāva iztrūkumi vai problēmas ar finansējumu atrašanu vai citas lietas, vai arī viss, kā Ingars teica, viss gludi? Protams, kad viss ir gludi, jo tiek strādāts katru minūtu un katru sekundi 24 stundas diennaktī. Tā kā pa sastāvu varbūt es tik daudz nemācēšu pateikt, tur treneris vairāk darbojās un kādas problēmas ir, tās mēģina atrisināt ar cilvēku piesaistēm, ar jauniem spēlētājiem. Par finansiālo ir tieši tāpat. Naudas jau nekad nav par daudz, vienmēr gribētos vairāk, bet strādājam un katrā ziņā šeit mēs esam, tā tad darbs tiek padarīts un viss notiekās. Jā, labi, paldies liels, veiksmi jums arī jaunajā sezonā. Jā, paprasīšu vēl arī par virslīgu arī Oskaram. Varbūt ir kaut kāds specifisks, ko treneris ir nodevis plānu tieši virslīgas čempionātam, ejot no kārtas uz kārtu, varbūt kādas sastāva izmaiņas uz atsevišķām spēlēm vai lielāka rotācija? Godīgi sakot, es nelienu treneru darbā iekšā, ja?
tad, kad es no spēlētāja pārgāju uz vadības vairāk puses, tagad kaut kādos brīžos vienkārši esmu tālu no komandas, bet galvenais uzsvars bija saglabāt vietējo kodolu, vietējos spēlētājus, kas bija līderi, ja? Un arī jauniešus. Tas tika saglabāts, piesaistīts bija no ārzemēm Migs Babris, atvests atpakaļ. Tas tāds liels iegūmus mums ir. Un 2 Brazīļu viesspēlētāji. Ja? Kopā turnīrs, laikam, mūsu tas pārbauds, ko mēs taisījām Nikars Samarkā, parādīja to, ka jaunie puiši ir gatavi spēlēt labā līmenī. Šodien viņiem būs jānāk ārā Superkausā parādīt, uz ko viņi ir jau spējīgi šeit parādīt pret diezgan labiem leģionāriem un tieši tāpat labiem vietējiem spēlētājiem. Varbūt vari pakomentēt vairāk, kāda ir tava loma pašlaik RFS futzāla piramīdā? Šobrīd esmu sporta direktors. Pagājušā sezonā es arī jau biju sporta direktors, bet grūti ir apvienot spēlēšanu un vadīšanu, ja, jo tu nevari pārslēgties vienlaicīgi. Tādēļ es nolēmu labāk palikšu vairāk vadības pusē, jo te es varu vairāk kaut ko dot nekā laikam jau kā spēlētājs laukumā. Jā, un vēl pēdējo varbūt vari pakomentēt, man arī pašam kā lielam tālfutbola entuziastam, domāju arī citiem, kuri seko līdzi ļoti Latvijas tālfutbolam. Man laikam šī Mika Babra pievienošanās RFS futzāla, bija tāds diezgan patīkams pārsteigums. Varbūt var pakomentēt vairāk, kā tas notika, kurā brīdī pārķērāt Miku, kad atgriežās viņš Latvijā. Tas ir vairāk jājautā prezidentam mūsu Dmitrijam Zabarovskim, jo cik es zinu, viņš brauca pat pakaļ Mikam uz Vāciju pat runāt ar viņu, ja, kad viņam pirms tās fināla spēles, kad viņam bija, viņi tur it kā jau sarunāja, un jau no tā laika mēs zinājām, ka Miks būs pie mums. Jā, viņš pats izrādīja arī interesi, viņš gribēja kaut ko pamainīt, atgriezties arī šeit. Redzēs, kā viņam sanāks pagaidām, tikai tas vislabākais ar viņu ir. Labi, paldies, Oskar. Paldies. Palūkšu padot tālāk to pašu mikrofonu uz tagad jau Salaspils FA kluba vadītājam, pirms tam gan SK Kangaroos. Jā, varbūt sākumā nepieminēju, bet komandu skaits nav mainījies. 2 komandas mums ir tātad mainījušas nosaukumu. Mums ir FK Raba FPA un tagad SK Kangaroos kļuvuši par Salaspils FA. Lūkšu varbūt arī nelielu komentāru par gaidāmo sezonu. Kādi plāni, kādi mērķi? Plāni lieli. Mērķi arī lieli. Apakšā gada mums bija 9. Es domāju, ka šitā sezona mēs būsim augstāk. Ja. Komanda gatavie, ir jaunie futzālisti. Viss kārtībā. Par sadarbību ar Salaspils FA varbūt var pastāstīt? Šitas jauna komanda. Salaspils futbola akadēmija. Tur ir 3 komandas Salaspili. BFK Salaspils, Salaspils FC un Kangaroos. Baigi liela komanda, liela piramīda, kaut kādas 450 cilvēki. Kopā mēs būsim labāks. Labi. Jā, paldies jums, Paldies jums. Liels. Jā, cerēsim, ka šis palīdzēs klubam augt, attīstīties, daudz jaunie spēlētāji, bet tikmēr tālāk pie nākamās Salaspils komandas TFK Salaspils. Viktors Orlovs kopā ar mums. Pagājuši gadu bronza, fenomenālā bronzas sērijā pret TFK Nīcu. Kāda varbūt, kā jau arī Nīcai prasīja, laikam jau tagad zemāk pa 3. vietu vairs nevar tēmēt, bet kādi ir varbūt mērķi gaidāmai sezonai? Tā visiem labvakar. Tieši tā, jo mēs varam spēlēt. Jūs visi redzat, ka komanda ir ļoti labā stāvoklī. Un tagad mēs cīnīsimies pret medaļām un tikai pret medaļām. Jo zemāk mēs negribam un iesim uz priekšu. Mēģināsim iekost tos 2 stipros, kas saka. Gribēju arī paprasīt par sastāvu. Pagājuši gadu ļoti labi jums strādāju. Intervijā man šķiet ar Kondraķevu runāju, ka ļoti laba sadarbība šī starp jaunajiem un pieredzējušajiem spēlētājiem. Šogad arī sastāvs ir mainījies kaut kā vai paliek tie paši spēlētāji? Sastāvs mums mainās visu laiku. Katru gadu mums ir jauni pienācēji.
un mūsu jaunie spēlētāji aiziet augstāk uz Rīgu, uz RFŠA. Mums pienāk vēl jauns asinis, kā saka, vai ne? Un mums ir labs treneris, kurš no viņiem veido stiprus spēlētājus. Nu, tā kā, mēģināsim izcīnīt to 3. vietu atkal. Gatavošanās process kāds sezonai, kad sākāt varbūt trenēties, varbūt ir arī kādi aizkavējumi, lai uzsāktu veiksmīgu sezonu, varbūt sadarbības ar sponsoriem vai tādas lietas? Nu, mēs sākam spēlēt augustā beigas, jā, jo tagad ir grūti visu savākt, jo iet lielais futbols un daudz spēlētāji ir no liela futbola. Augusts mēnesis, mums vēl tik nedēļa priekšā, sāknoši process iet labi, jo visi draudzējās kopā, visi kopā esam, mēģināsim dabūt no komandas to stiprāko. Labi, paldies tev liels. Tālāk uz Jēkabpili, Jēkabpils Lūša Oškalns, Inters Šleseris kopā ar mums. Inter arī pajautāšu, kāda tad ir mērķis sezonai. Atceros, pagājušās sezonas beigās laikam grūti bija novākt pilnu pieteikumu, vai kas šogad sezonas sākumā ir darīts, lai to varētu izdarīt? Sveicināti visiem. Labāk par pagājušo gadu ir pēc iespējas ātrāk aizmirst. Kāds viņš bija, tāds bija. Skatāmies turpmāk nākotnē. Šogad es domāju, ka mēs atkal būsim komanda, kas pretendē uz medaļām. Mums ir vienalga finālā, ar ko spēlēt. Tā ka, lai viņi cīnās paši. Mums ir savi uzdevumi. Skaidrs par sastāvu paliek vadošie spēlētāji? Jā, par sastāvu mums principā paliek tas pats sastāvs. Pienāk jauni un atgriežas arī spēlētāji no Jēkabpils, kuri sāks spēlēt telpu futbolu. Tāpēc cerams, ka viss būs tikai labi. Gribēju paprasīt par finansējumu meklēšanu sezonai, kā ar to ir veicies. Skaidrs, ka nevienam laikam telpu futbola klubam nav viegli ar to, bet zinot pagājušā gada Jēkabpilī notikušos plūdus, ar grūtību atbalstīt pēc tam arī pašvaldību, vai tas arī jūsu klubi ir kaut kā skāris? Situācija ir tāda, ka pirmām kārtām gribētos pateikt Jēkabpils pašvaldībai paldies, kas visus gadus ir atbalstījuši mūsu un arī mūsu lielākos sponsorus. Bez viņiem, protams, nekā nebūtu, un cerams, ka arī pēc solītā arī šogad un arī turpmāk mēs pārstāvēsim telpu futbolu. Jā, labi, paldies, liels Inter. Jā, un tad vēl beigās pie Mārtiņa arī par virslīgu, tāpat kā arī Oskaram prasīju, vai ir kādi nospraust mērķi tikai atsevišķi virslīgas sezonai, neņemot vērā Eiro kausus, varbūt, jo jums tomēr, man šķiet, sastāvs atļauj izveidot savu komandu arī virslīgai un savu komandu Eirokausiem, vai par to ir kaut kas domāts? Tātad saistībā par virslīgu galvenais ir tikt finālā un spēlēt pret Lūšiem, lai varētu vismaz apspēlēt varētu kaut ko, bet saistībā par virslīgu, protams, mērķis mums vienmēr ir pirmā vieta, un uz to arī iesim, tātad pārējie tādi atsevišķi mērķi. Komandā ļoti daudz šobrīd spēlētāji, tāpēc papildus virslīgai, to, ko nezinu daudzi, mums arī būs pārbaudes spēles. Pieņemsim, svētdienās, piemēram, sestdien beidzās kārta, svētdien mēs spēlēsim. To visu varēs redzēt arī mūsu YouTube kanālā. Tātad būs tam, par cik 9 komandas ir čempionātā, viena vienmēr izlaiž kārtu, un tad mēs jau esam sarunājuši ļoti daudz pārbaudes spēles ar klubiem. Paldies viņiem par to, ka grib spēlēt pret mums, un grib attīstīt telpu futbolu. Un līdz ar to mums, principā, mēs spēlēsim bez brīvdienām, katru dienu treniņa spēles, un tā visu sezonu līdz beigām. Tātad, mērķis ir viens, kā es teicu, uzvarēt. Mājas spēles aizvadīsim Olimpiskajā sporta centrā. Visas, tāpēc līdz ar to paldies Olimpiskajam sporta centram, kurš atrada mums laiku. Pabīdīja kaut kur basketbola malā, kaut kur RFŠA laikam, acīm redzot, viņi nedabūja laiku. Tā vismaz Oskars saka. Bet, spēlēsim šeit, jo, diemžēl, tā infrastruktūra Rīgā ir tāda, kāda viņa ir, nav kur mums spēlēt, tas tā ir, un jādomā arī nākotnē, kur kā, jo tāpēc nevelti Čempionu līgu aizvadījām Salaspilī, jo, vienīgā vieta šobrīd, kur daudz maz tuvu Rīgai, kas var uzņemt pietiekamu skatītāju skaitu. Protams, ir arī mērķis kādu
virslīgas spēli aizvadīt kaut kur citur ārpusē, tātad popularizējot telpu futbolu, jā, ar tiem leģionāriem, kas ir, jā, nospēlēt kādā citā pilsētā, kur varbūt telpu futbolu neviens nekad nav redzējis dzīvē, jā, bet, jautājums par skatītājiem, jā, tur jāstādā klubam. Principā, tas tā par visiem mērķiem, jā. Jā, šajā arī virslīgas sezonā jūs esat vienīgais klubs, kurš pārdos biļetes uz savām spēlēm, kas, protams, arī likumsakarīgi redzot uzvārdus komandā. Kā varbūt ir veicies ar to? Redzēju, ka izsludinājāt, kad sezonas abonements jau var nopirkt. Kāda ir cilvēka aktivitāte? Lēnām sāka, viss kustās, jā, un cilvēki jau grib redzēt skaistu futzālu, grib redzēt to, kā komandas cīnās. Tur nav svarīgi tas, teiksim, varbūt tas rezultāts, bet svarīgi ir tas, ka tā atmosfēra, kas ir, arī mēs šogad centīsimies uztaisīt arī futbola svētkus, jā, tāpat kā RFS mājas spēlēs, jā, tāpēc galvenais, lai skatītāji nāk un bauda un tā tālāk, jā. Protams, ka šobrīd viss arī lielais futbols un viss iet uz maksas sporta veidu, jā, nevaram atļauties, jā, diemžēl, pavēlti, jā, taisīt spēles, jā, un tāpēc arī šogad ir pieņemts lēmums, ka būs ieejas maksas mūsu spēlēm, jā, ieejas maksa nav liela, jā, adekvāta mēs uzskatām, un tāpēc. Vēl pēdējais, kā pēdējo 2 gadu čempioniem, varbūt ko var teikt par virslīgas citām komandām, varbūt ir kādas, kuras simpatizē, kurās redzi, ka tālu futbola tradīcijas ir spēcīgas. Galvenais, ka lai visās komandās spēlēt jaunieši, jā, tas priekš mums ir svarīgi, jā, jo, kā es jau teicu, mums šobrīd sastāv 28 spēlētāji. Jā, es nezinu, kurā vēl ir, varbūt kādā tikpat daudz. Jā, mēs svarīgāku uzsvaru liekam uz jaunatni, jā, lai viņi kopā ar leģionāriem, kas ir atbraukuši, attīstītos un spēlēt. Jā, un es to arī sagaidu no visām pārējām komandām, nevis sezonas beigās nolaist galvas un necīnīties, jā, bet piemērs man patika Madonē, ka mēs viņus apspēlējām 18 laikam viens, ja viņi nepadevās, nesalūza, ja, gāja un cīnījās un beigās izcīnīja tās uzvaras. Ja, es domāju, ka nav jau svarīgi rezultāts kādā vienā spēlē, ja, svarīgi ir turpināt un cīnīties un sasniegt kaut kādus savus mērķus iekšēs, un galvenais, lai komandām tie mērķi būtu. Jā, paldies tev, liels Mārtiņ. Varbūt kādam ir vēl kāds komentārs, kaut ko par gaidāmo sezonu. Ja nē, tad es domāju, ka varam arī teikt paldies jums liels visiem, ka atradāt laiku ierasties, pastāstīt par savu sezonu. Varbūt ne tik bieži neizdodās dzirdēt mums no komandām arī ārpus savu sociālo tīklu kontiem, bet aicināšu visus arī piesakot komandu sociālo tīklu kontiem, arī YouTube kanāliem, jo visas arī šī gada OptiBet telefutbola virslīgas spēles varēsiet vērot tiešraidē, kā kurai komandai, vai Facebook lapā, vai YouTube kanālā, tādēļ varat tam sekot līdzi tieši pašām komandām, kā arī, protams, piesakojiet Latvijas telefutbola sociālo tīklu kontiem, gan Facebookā, gan Instagramā, gan arī YouTube kanālā. Tur atradīsiet spilgtākos momentus no katras spēles. Man šķiet, telefutbols zaļ un plaukst, lēnām atkal ceļamies. Paldies jums visiem par ieguldīto darbu, lai telefutbols būtu tur, kur tas ir. Zinu, ka tas vēl projām kāps uz augšu, kā arī redzam ar Rīgo Futsal kluba darbībām, ar Rikardiņu iesaistu un vēl dažiem spilgtiem vārdiem. Paldies visiem, kas seko līdzi telefutbola aktualitātēm. Paldies visiem, kur bija pieslēgušies tiešraidē, un tiekamies jau citos telefutbola pasākumos, kā arī, protams, ceram, ka 2026. gada Eiropas telefutbola čempionāts norisināsies Latvijā, uz kuru ļoti cītīgi Latvijas Futbola federācija strādā, lai iegūtu vietu šim čempionātam šeit pat Latvijā. Paldies visiem, un Sportcentrs.com skatītāji nekur tālu neaizejiet, 9:15 jau 2023. gada Latvijas superkausa spēle telpu futbolā. Tiekamies tur, un visu labu! Paldies!